Ļaujiet piedāvāt jums šī vakar turpinājumā vēl vienu iespēju redzēt šeit kādu, tādu studijas viesi. Ja? Mums joprojām šeit ir studija, ja? Joprojām improvizē Intars Busulis, ja? Šovakar. Gribētu jautāt, kādu studijas viesi jūs gribētu cilvēku, kurš pārstāv, kādu profesiju, kādu nišu, lūdzu. Reperis. Mums varētu būt studijā reperis, ko viņš ir izdarījis tādu. Pirmo reizi pasaules vēsturē. Ko šis reperis izdarījis? Kaut ko negaidīt varbūt? Kaut ko dīvainu? Lūdzu. Ar ko reperis atšķirās no hiphopera? Tātad ir viens variants, sametinājis motociklu, kurš sola vairāk. Viņš ir izdomājis, kā var pasniegt repu bez vārdiem, tātad, ja? Pirmo reizi pasaules vēsturē. Nav izslēgts, ka tā ir. Un tad mēs studijā jau redzam tojās mūsu viesis, ja? Wow. Izskatās, ka tas ir viņš. Sagaidām ar aplausiem. Uzvilku šodien smieklīgi drēbes. Un mēs aicinām arī, protams, viens pats viņš tur nesēdēs, mums vajag kādu, kas varētu viņu intervēt, mūsu lielisko studijas konferencē. Jautājumu uzdevēju, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs jau pavisam drīz sāksim. Tātad mums ir televīzijas tiešraide. Un kas ir interesanti? Wow! Šī studija ir aprīkota ar surdo tulkojumu. Dāmas un kungi, surdo tulkojumu šovakar Intars Busulis! Un tātad bez vārdiem, jā? Tūdaļ arī laidīsim gaisā. 3, 2, 1, kamera. Labvakar, cienījamie televīzijas ekrānu vērotāji. Esiet sveicināti raidījumā Raitā valoda. Jau. Šodien esam uzaicinājuši pie mums studijā. Un es arī atnācu. Edgar, Jā. valodas meistaru, darinātāju, zelta mēles īpašnieku Edgaru. Nu, forši, ka jūs mani uzaicinājāt palielam. Jo tieši šovakar nebija ko darīt. Domāju, moška parīt, a moška atnāk pie jums parīt. Rīsus studijā būs. Parīsiet. Paldies. Edgar, stāstiet lūdzu, kā tas viss sākās. Varbūt sāciet ar pašu galu. Nu, galā bija tā. Jāsaka godīgi, es nebiju viens. Tā kā tāds Pirksts. Es atvainojos, nebija atskaņas, ja? Diezgan nebija. Pirksts un viens. Pirksts un āmurs jau ir labāk. Kāds bija jautājums? Par galu. Par galu. Nu jā. Nu galā mēs tādi, čomi savācāmies, ja? Rajonā. Nu rajons mums ir rajons, ja? Čomi mēs arī tur 3 kaut kādi, ja tādi. Nu, viss kā es tādi. Tādi. Nu, kad tu ej garām, tu domā, ka čomi 3. Kas rajonā tāds īpašs? Nu, gals. Gals. Nu, jā, pašā galā. Uzreiz aiz rajona arī Rīga beidzās. Jo tas ir Rīgas gals. Nu, tu brauc ārā un... Edgar, stāstiet, kādas ir jums attiecības ar tramvaju? Šitais viss ir par repu. Es vienkārši sagatavojos. Man ir sen jau nokrituši rīsi. Es pie jums nācu, braucu, skrēju, čutne lidoju, jā. Un es, jūs man tā kā sunim, uzdodat jautājumus par tramvaju. Es taču neesmu dzīvnieks. Nē, par suni mēs jūs gluži neuzskatām, Edgar.
Ne, nu jums tā kā žirafēju, kamēr aiziet, ja, ka es neesmu suns. Mistika. Mistika. Jā, nu tāds ezītis miglā viegls sanāk, jā. Nu jā. Jā. Kas tam čalim tur ir? Viņš pirmo dienu strādā. Paldies mūsu studijas viesim reperim. Bravo! Paldies mūsu studijas reportierim, dāmas un kungi. Pirmo reizi pasaules vēsturē improvizātoru amatā surdo tulkojumā Intars Buselis. Paldies!